Labdien, es esmu Dāvis. Šajā rādījumā spēlēs divas ģimenes. A komandā spēlēs Viola Lāza un Kārs Vašteins. Nu, sveiks, Dāvis. Mēs neesam divi. Labdien. Mēs esam vairāk. Mēs esam visi 4 kopā, redz, Dāvis. Jā. Kā tas jums ir gadījies, ka jums ir ģimenē divi Kāri, bet viena Lāza? Viena Viola, jā? Viena Viola un viena Ilze. Dāvi, tu neesi vēl viss sarēķinājis. Ja mēs sāksim skaitīt, būs vēl daudz vairāk, un mums pašiem grūti kādreiz saskaitīt. 1 Kārlis, 2 Kārļi, mans tētis ir Kārlis, mans vectēvs ir Kārlis. Tā kā Kārļi mums ir ļoti daudz. Ar visiem skatītājiem mēs spēsim saskaitīt. Bet Violai un Ilzei mums abām vārdos ir kāds burts kopīgs? Burts? I, pareizi, jā. Redz, viss, kas mums kopīgs. Daudz kas kopīgs. Jā. Nu? Es lūdzu ienīmīt savus vietas A komandā. Labi. Paldies. Kur galdiņu? Tu pie A galdiņu, jā? Labi. B komandā spēlēs Gunters Trešais savu kungu. Sveiks, Dāvi. Labdien, visi pārējie. Labdien, vai jūs priecājaties un jūs piedalāties šajā raidījumā? Zini, mēs pat esam mazliet laimīgi, jo tad, kad mums piezvanīja un uzaicināja piedalīties šajā raidījumā, es teicu, tas ir mazs mūsu sapņīšu piepildījums. Paldies, lūdzu, ienīmīt savus vietas. Paldies. Vispirms par iepriekšējā raidījuma neapminētajām mīklām. Neviens visas 3 mīklas nav atminējis. Lūdzu, video. Pats pelns ķer tauriņus un uzēd zāli. Kas tas ir? Uzmini nu. Pareizais atminējums ir kaķis. Lūdzu, otrs video. Pieaugušiem tās ir lielas, bērniem tās ir mazas. Visiem tās patīk, bet dažiem to nav. Manam draugam Gatim tā ir balta, bet, kad parādās saulē, ir lilā. Uzmini nu, kas tas tāds ir? Pareizais atminējums ir Japāņu spēļu mašīnīte. Lūdzu, 3. video. Visu laiku kāpju uz augšu, gala nav. Pareizais atminējums ir cenas. Tā ar neviens uzlīmīts nedabūs, bet ja jūs noskatīsieties mūsu raidījumu, tad uzzināsiet, kurš dabūs Lego mantiņas un kura komanda uzvarēs. Un tā sākam spēli pirmo mīklu min A komanda. Mani sauc Līva, mani būs 4 gadi. Man ir tāda mīkla, kad būs, tad ir, kad nebūs, tad nav. Uzmini, kas tas tāds ir. Kā? Veš. Pareizi! Hei, mēs esam māsas. Mani sauc Madara, viņu sauc Elīna. Mums abām ir viena mīkla. Viņš ir brūns un pūkains. Viņam ir iekšā brūnas sēkliņas. Mums abām viņš garšo. Uzmini nu, kas tas ir? Tas ir kivi. Pareizi! Sveicināti! Mani sauc Kārlis. Man ir tāda mīkla. Viņi dzīvo mežā. Cilvēki viņus nekad nevar atrast. Klausīgiem bērniem viņi kaut ko dod, bet sliktiem neko. Uzmini, nu, kas tas ir? Tie ir rūķi. Man ir sāls un min, kas tas ir. Cukurgrauds. Nu?
Nepareizi min A komanda. Vai tas var būt viss kas? Konfektīte. Nepareizi. Zemeņi. Tas varētu būt zemeņi, vavēni. Tas ir viedīgi. Un atkal uzmanību monitoriem. Min A komanda. Sveiki, mani sauc Linda. Mini manu mīklu. Viņa ir tā kā māja, bet cilvēki tur neiet. Bet ja kāds bērns tur ieiet, tad pēc tam ļoti kasās. Uzmini nu. Zinu, kas tas ir. Jūs zinat? Nē. Bišu strops. Nepareizi, min B komanda. Jums vajadzēja Tā varētu būt suņbūda. Pareizi! Tā ir suņu būda ar plusām. Mīkla B komandai. Mani mīkla no papīrīs, mani sauc Edmunds. Viņi ir apaļi, viņi ir garani, viņi ir lieli un mazi. Tie atgādina gan citronus, gan apelsīnus, gan plūmes, gan vīnogas un visiem viens nosaukums. Uzmini nu. Nu, augļi, kas aug kūkos. Nepareizi, min A komanda. Tie ir tomāti. Pareizi! Un tagad es gribu parunāt ar Violu. Labi, es esmu ar mieru. Jā. Jūs vienmēr visiem uzdodat jautājumus, vai tos izgudrot ir grūti? Jā, diezgan viegli, tāpat kā šitās mīklas. Nu, piemēram, tu varētu uzminēt manu mīklu. Tas ir visādā lielumā, tas ir melns, tur var iekšā būt itin viss kas, un to rāda pa televizoru. Kas tas ir? Melnākā. Pareizi. Nu, redz, man arī ir sapers ar tādu lietu, vai ne? Vēl tu man kaut ko prasīsi? Vai televīzijas žurnālistiem ir īpašas darba drēbes? Ir. Vienmēr viss, kas ir mugurā, tās ir tās īpašās darba drēbes, un vajag diezgan daudz. Tāpēc daudz jāpelna, ja? Tāpēc nekad nemācieties pa televīzijas žurnālistiem. Grūti tik daudz sapelnīt priekš drēbēm. Mājiņā mazā uz nagliņas skaust. Nav dzīves vairs uz pasaules. Šķieta nomīri sev es. Vai jūs bijāt paklausīga meitene? Jā, es biju, un es domāju, ka es esmu arī vēl šodien. Redz, kā es klausu visu, ko tu man lietas šodien darīt, pat mīklas mīk. Vai jums ir paklausīgi bērni? Nav laika. To jūs paši varat pateikt. Nav, nē. Ko jūs protat darīt ļoti labi, ka pašai prieks? Kad pašai prieks, es veļu protu mazgāt, es protu zivis tīrīt, bet tad gan man nav prieks. Un tas ir viens no darbiem, kas man ļoti nepatīk. Mīklas minēt man vispār patīk, es nevaru teikt, ka man tas nepatīk. Nu, vēl man patīk visādi, teiksim, sīki darbiņi, jā, piešūt pogas, kuras izkrīt, jā, un tad teiksim, nu, sataisīt kādu frizūru Ilzei. Kā man iznāca šoreiz, kā tev patīk? Ļoti labi. Vai ne? Nu, tie ir tādi sīkie darbi. Viola, bet tagad ātrās mīklas jums. Kas pavasarī ir apnicis, bet rudenī nevar sagaidīt? Darbs televīzijā. Nepareizi. Ziema. Nepareizi, tā ir skola. Kur bija tas laiks, kad es viņā gāju dāvu? Tas ir sen. Viņš ir
izpūris, saplēstām džinsām, aizsmakuša balss. Izpūri saplastām džinsām aizsmakusi balss. Tas ir viens no tiem dziedātājiem, kuram tūlīt, Vido Linga. Pareizi. Varbūt Gundars Račs. Varbūt Gundars Račs arī, bet viņam šodien Tev nav saplēsts. Redzi, cilvēki tur iet, arī jauni tur iet. Mana ome tur iet. Manai mammai un māsai tur nepatīk iet, jo tur ir augsts, bet man tur patīk. Man priekšā arī drīkst kāds teikt, ka man ir viss pašai jāmīt. Man kāds pat pačuks teikt, tā ir baznīca. Pareizi. Tas ir parasti tievs. Tad, kad viņš ir gatavs, tad ir resns. Gatavs tūlīt jālieto, bet tievs vēl ilgi var stāvēt. Gurķis? Nepareizi. Viņš, kad resns, tad viņš tūlīt ir beigts. Tas ir Pagaid, nesaki, es vēl domāšu. Balons, kurš piepūca gaisu. nepareizi. Tas ir makarons. Tā bija karsta bija. Taisns banāns ar 2 kociņiem. Šūpolis. Nepareizi. Zāģis tas garais ar 2 kokiem galā. Nepareizi. Tas ir trolejbus. Šo mīklu atsūtīja Elīna un Inese no Rīgas. Arī jūs, meitenes, esat nopelnījušas Lego mantiņas. Zvaniet mums pa telefonu 200 792 200 442. Labdien! Lūdzu man labākās rotaļlietas labākiem mīklu uzdevējiem. Lego rotaļlietas jūs varat iegādāties veikalā arī! Uzmanību, Nadīna! Ātrās mīklas jums! Viņam ir gari mati, viņš vienmēr ir smaidīgs, viņš kaut ko sit, viņš visiem patīk. Tas ir Račs.
Guntars. Pareizi. Tur lej ūdeni, tur kāp pieaugušie un bērni. Maziem bērniem tur nepatīk. Vanna. Pareizi. Bet citreiz patīk mazi bērni. Kas uz ielas trīk kapeikas? Telefona automāts. Pareizi. Rūc kā mašīna, dūc kā bite. Nav ne mašīna, nav ne bite. Matufēns. Nepareizi. Tas ir zobāšu turgus. Lauvas, auni, vēži, skorpioni, mežāži, vērši, zivis. Kas tas ir? Tas ir zodiaks. Pareizi. Un tagad pāris jautājumu Nadīnai. Vai ir patīkami būt populāru cilvēku sievai? Nē, nav. Kāpēc? Nē, nu īstenībā ir tā. Dažreiz ir patīkami, bet dažreiz nav patīkami. Bet vairāk ir tā, ka nav patīkami. Kā jūs iemācījāties dejot? Dejoju jau, šķiet, ka autiņos droši vien jau dejoju, un vēl visu iepriekšējo dzīvi dejoju. Tā kā kopā iznāk ļoti ilgi jau. Es arī mācu. Jā. Kas man nevienas nav, es zinu labāk, kas man nevienas nav, es zinu skaistāk, man nevienas nav, es zinu vairāk, man it neviena nav. Es zinu mīlošāk, kas man nevienas nav. Es zinu gaidošāk, kas man nevienas nav. Es zinu savādāk, kas man nevienas nav. Es zinu vairāk, man it neviena nav. Es tevi nemīlu, nemīlu, mana mīļā. Es tevi nemīlu, nemīlu, mana mīļā. Es tevi nemīlu, nemīlu, mana mīļā. Es tevi Bet vai Guntars prot dejot? Viņš ļoti labi dejo. Un īstenībā viņš ir mans vislielākais skolotājs dejošanā. Viņš tā mājās pa kluso, bet ļoti labi. Debesis zilas un sniegoti lauki, viss ir kārtībā. Eglītes vecīte pušķota jauki, viss ir kārtībā. Ļaudis viens otram jau sveicienu sūtā, viss ir kārtībā. Pievīrstas visiem šī ikdiena grūtā, viss ir kārtībā. Izlasu lielajā laikrakstā dienā, viss ir kārtībā. Berlīne sagrauta betona siena, viss ir kārtībā. Maskavai izdevās likvidēt briesmas, viss ir kārtībā. Latvijas radio pārraida dziesmas, viss ir kārtībā. Mikrofona, na, 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 na. Mikrofona, na, na, atļauja. Mikrofona, na, 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 na.
pazināt sevi? Pazinām. Es, piemēram, biju tā meitenīte, kas bija baltajos svārciņos, tie pilnīgi analogi tādiem, kāda bija man koncerta uzstāšanās brīdī, un arī pēc frizūras, un tā bija es zinu, Jā, tā bija. un es tikai gribēju teikt, ka šis ieraksts, acīm redzot, ir tapis kāds gads 12 atpakaļ, kad mēs pirmo reizi startējām Skabargas Papielā un pirmo reizi izpildījām šo dziesmu. Jā. Un man bija patīkami atkal redzēt sev pie bungām, kāds es biju tāds mazliet jaunāks. Un arī Nadīna, tad mēs pirmo reizi iepazināmies jau 12 gadus atpakaļ. Un vispār brīnišķīgas atmiņas ir par šo video. Vai jums ir laba balss? Jā, ļoti laba. Paldies. Lūdzu. Vai jūs padziedāsiet? Nē. Kāpēc? Nu, Dāl, mēs varētu ar tevi kaut kur divatā te nolīst, tad es tev padziedāšu uz austiņas, labi? Jā? Nezinu. Nu, norunāsim. Atgriežamies pie spēles. Uzmanību monitoriem min A komanda. Viņa ir liela un plaša. Kad pieiet klāt, smird. Čau! Mani sauc Agita. Uzmini, nu, kas tas ir? Mēslu izgāstu Norba. Mēslu izgāstu Jūra. Mēslu izgāstu. Ir Jūra. Nu, kurš teiks, kāds ir? Tu sāktu. Mēslu izgāstu vai Jūra? Mums ir divas tēva atbildes. Vai nu mēslu izgāstu vai Jūra. Tā ir Jūra. Pareizi! Labdien, es esmu Anete. Viņa ir katram cilvēkam. Dažam tās ir daudz, dažam tā ir viena. Dažam aiz tās ir liels bagātības, dažam nav nekā. Viņa paņas parasti viņam rokās, kad iet mājās. Kas tā ir? Uzmini, nu. Soms. Nepareizi. Min A komanda. Nē, bet tur nav nekādas pastāvības. Rokas. Nē, tu teici. Tas nebija pareizi. Strāja grāmatiņa. Nē, mājās viņiem rokās. Atslēga. Pareizi, atslēga. Čau. Mani sauc Laima. Kas tas ir? Tā ir maza lieta. Tas dara gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tas var būt zeltains, tas var būt sarkans, tas var būt zaļš, tas var būt visādās krāsās. Mašīna ir, mašīnas nav. Uguns ir, uguns nav. Iela ir, ielas nav. Bumba ir, bumbas nav. Uzmini, Bumba ir, bumba nav. Gaisma, gaisma. Tā ir vieta. Vieta? Tā ir vieta, ne? Es pareizi saprotu. Ielās ir un ielās nav. Gaisma. Tā ir vieta. Jā? Gaisma. Jā, labi.
Tā ir gaisma. Nepareizi. Min B komandu. Tas bija dzejolīts, vai ne, bet tad par automašīnu. Nepareizi. Kas tas ir? Atbilde būs video. Dēšaugumijā. Tagad minēs B komanda. Labdien, mani sauc Liena. Es uzdošu vienu mīklu. Kad vajag strādāt, tad nav neviena, bet kad ienākas pirmie augļi, tad viņu ir kačum un mūģi. Ja laikus viņus neizvāc, tad no darba pāri nepaliek. Uzmini, nu, kas tas ir? Kartupeļi. Nepareizi. Min A komanda. Neizvāc. Vabolis, kaitē. Pareizi. Latvija. Interlatvija. Visdažādākās preces no ārzemēm un pašmājām, ārzemju turisms, īpaši izstāžu organizēšana, kultūras un sporta sakari. Tas un vēl daudz kas cits ir ārējās tirdzniecības apvienības Interlatvija kompetencē. Interlatvija, tas ir drošs partners. Gunter, es jums gribu kaut ko pajautāt. Kāda ir jūsu profesija? Nu, laikam es esmu muzikants. Guntars Račs, cilvēks dzejnieks, cilvēks komponists, cilvēks orķestris un vienkārši cilvēks. Un dīdžeju jaunā paudze grupa Dvēselē. Vispirms Guntara Rača dziesma Dienā. Kas neapstājas, vai tu zini, kas ir klusums, kaimiņi, kas nelamājas, vai tu zini, kas ir viena? Vai tu zini, kas ir tukšums, visi vārdi pasacīti, vai tu zini, kas ir tumsa, ir atkal jauni rīti, vai tu zini, kas ir viena? Lai nāk smaga diena, mēs dzīvosim to stundu pa stundai. Lai nāk smaga diena, mēs dzīvosim to stundu pa stundai. Vai tu zini, kas ir vārdi, rodas, kuras atkārtojas? Vai tu zini, kas ir labais, kam nekad nav jālabojas? Vai tu zini, kas ir viena? Vai tu zini, kas ir mājas, projām un te teik pazaudēt? Vai tu zini, kā tev mājas, kad tu visi protam draudēt? Vai tu zini, kas ir viena? Tā ir viena. Vai šī dziesma nospēlēja kādu būtisku lomu tavā mūziķa karjerā? Jā, tā bija viena no pirmām dziesmām, kuras sāku dziedāt vispār. Paldies! Kas jums liekas vērtīgākais pasaulē? Tā ir man mīļotā Nadīna.
Kāpēc jūs vienmēr esat smaidīgs? Tāpēc, kad es nezinu, manas laika sanāk runāt ar jaukiem cilvēkiem, tā skaitā ar tevi var tagad. Es nevaru paskatīties tevi nesmaidīt. Nu. Paldies. Vai jums vairāk patīk dziedāt vai runāt? Man vienkārši vairāk sanāk runāt nekā dziedāt. Bet es nezinu, kas man vairāk. Droši vien, kad dziedāt. Un tā kā es te sēžu, man ir tāda sajūta, kā kadreiz tādos sanākā laikā VDR foršos estrādes raidījumos, man nāk prātā tāda priekšnesuma kā. Ein kleine Uber-alles, ein kleine WDR. Bet tas nekas ekspromta priekšnesums. WDR vairs nav, bet kleine palicis. Paldies par priekšnesumu. Lūdzu, nolasiet maz dzejolīt uzminu skatītājiem. Vajag brīdināt. Gundar, sajūt mananās. Nē, tas nav mans. Smaržu ananās. Ja cilvēks ir viens, tad viņš ir kā piens, un agri vai vēl tas saskāpst. Bet tagad, Gunter, ātrās mīklas. Cilvēkiem tās ir gan lieliem, gan maziem, gan lielas, gan mazas. No dzīvniekiem tās ir tikai vienam. Rokas te plauks, rokas. Nepareizi. Tā ir kabata. Raud un raud, mamma dusmojās, ka nekas nenotiek. Bet tētis par to smējas. Tagad mazais bērniņš sēž uz podiņa, nekas nenotiek. Nē, tā ir filma, arī bagāti arī raud. Mazs vēderiņš, šaura mutīte, ēd ko ēdams, visur atstāja robus. Ķirni. Nepareizi, tas ir biļešu kompostieris. Ieliek iekšā melnā caurumā un ārā izņem gatavu. Cepeškrāsni. Pareizi. Norauj un pašam virsū nelīst. Tas ir... Nepiln. To podiņš. To te ozerpots. Pareizi. Šīs pēdējās divas mīklas bija Gešu atsūtītās mīklas. Gesi, brauc pakaļ savai balvai. Balva tevi gaida, zvani mums pa telefonu. 200-792 200-442. Ātrās mīklas Kārlim. Dāvi, atvaino, tu man žaketi atļaus nojaukt. Nu, labi. Drīkst, ja? Nu, pēc turies. Kam neizsiet greizi. Es esmu gatavs, Dāvi.
Tā ir dzīva būtne. Reizēm tā dara tā, kā tiek nosaukta kāda dzīvnieka vārdā. Jā. Dzīva būtne dzīvnieku vārdā. Cilvēks varētu. Almas zaķis. Nepareizi. Tas ir zaķis bezbiļetnieks. Bet puspareizi 50%. Ar vieninieku dzeltens, ar piecinieku zils. Ar vieninieku dzeltens, tas ir repsīši. Latvijas rubļi. Pareizi. Viņas ir īstas un neīstas. Īstās ir no dzelzs, neīstās no plasmasas. Īstās var kaitēt. Ar neīstām bērni spēlējās, bet ja mamma to atrod, tad atņem un izmet. Paf. Pareizi. Man patīk, kā viņa smaržo, mammai nepatīk. To var nopirkt saimniecības preču veikalā. Ziepes. Nepareizi. Tā ir līmi moments. Ieiet augstā, no siltas iznāk. Latvija Padomju Savienībā. Nepareizi, tā ir gulta. Šo mīklu izdomāja Alīse. Lūdzu video. Kā jau solīju, Lego rotaļlietas mantiņas ir pasniegtas labākajam mīklu uzdevējam. Pirmo mantiņu ir dabūjusi Alīse. Kā tev izdevās to mīklu izdomāt? Gulēju gultā un izdomāju. Paldies! Sūti mums vēl mīklas. Jautājumi Kārlim. Ko jūs darat darbā? Es tev mīklu uzdošu. Dzirdēt var, redzēt nevar. Kas tas ir? Un tagad es tev atbildēšu. Ar vienu anekdoti es atbildēšu. Pie durvīm klauvē. Aiz durvīm skan balss no iekšas. Kas tur ir? Durvi viņā pusē trepē saka laupītāji. Taisiet vaļā. Balss saka netaisīšu. Neviena nav mājās. Bet kas tad runā? Runā Rīga. Runā radio. Tā ir atbilde tev. Es strādāju radio. Vai gan velti eju pēdas vāverītei silādzīt, maldu gulis vien tik spīd, mīgos tēli garām svīt, kur jūs sili virši zili, kur tu mana vāverīt. Aiz ezera virši zili, žēl tos kājām sunamīt, aiz ezera tumši sili, vāverīte brūna cīt, tu jau mana būsi rīt, ai jūs sili virši zili, mana brūna vāverīt. Mana brūna vāverīt. Mana brūna vāverīt. Biedrusēju, lūdzu apsēdieties. Pateicos. Jūsu vāverīts bija lielisks, bet jūs man acis neaizsmērēsiet. Man jāsaka, jums viens biezs vārds ir. Biezs pat? Nu, protams. Kas tad tas par jaunumu? Jūs padomājiet pats vāverīt, 20 gadu. Viss taču pazīst man paudz pat. Kas un kāds jūs bijāt bērnībā? Mazliet paklausīgāks par Kārli. Tāds pats palaidnieks droši vien. Es nezinu, ko lai saka bērnībā. Bērnībā bija labi, bet nepatika. Droši vien tev tāpat tagad ir. Palaidnieks puika droši vien. Tu tomēr esi īsts džeks, jo Latvijā klāt esi īstā laikā un īstā vietā. Bet citreiz ratiņu viesos gan vajadzētu uzlūgt vairāk stiprā dzimuma pārstāvi, lai iznāktu pāri visām vakara dalībniecēm, lai neviena nesēdētu ar skumīgu seju, bet dejotu un tikai dejotu. Apgadījumi 20 jau februārī vai martā, tev sākas pavasars un iemīlies tu pērkā. Ap 50 vien lūpotu, kā gultā tiec,
un siltas puteles uz vēdera sev liec. Ap gadiem 20 tev šaura pasaules telpā, ap 50 tiku soļa pietrūks telpā, ap 20 tev vienmēr draugs ir mīlas riest, ap 50 tik tad, kad esi apdzīvies. Nav par skādi. Nav par skādi iedzert glāzi limonādi. Nu jā, bet ja kādam nesas prāts uz ko ņiprāku un viņš to spēj turēt un arī atrast, kāpēc gan ne? Kāpēc ne? Kur ir garšīgāks ēdiens, kafejnīcā vai mājās? Ja man ir tie zilie, ko tu man prasīji, tad varētu būt arī kafejnīcā mēģināt, bet garšīgāks tik un tā būs mājās, jo vairāk ir tie dzeltenie, par ko tu man prasīji. Vai esat stingrs tētis? Jā, viņš ir šausmīgi. Jau sen te jumtā stāķacīs maskā un svētā dārga tā ir man. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, kur svešas skaļas skan un svešu domu? Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, man tuvatā, ko citās levedu? Vai esat stingrs tētis? Jā, viņš ir šausmīgi. Man tā neliekas. Turpinām spēli uzmanību monitoriem. Min A komanda. Labdien! Mēs esam māsas. Mani sauc Jāna, bet viņu sauc Daša. Mums ir viena mīkla. Kad viņš iet, tad visi mājās, un kad viņa nav, tad visi ārā. Kad viņu gaida, visi... Tad viņš nav. Kad viņu negaida, viņš iet, un visi no viņa bēg. Kas tas ir? Uzmini nu. Tas varētu būt spoks. Nepareizi. Min B komanda. Milicis. Nepareizi. Tas ir lietus. Mīkla B komandai. Yes. Jo man sauc Krista, uzmini manu mīkliņu. Apaļa melna maza bumbiņa, tikai iebar mutē, tā ilgi spļaudzās, uzmini nu. Jā, pipar. Pareizi! Labdien, mani sauc Māris. Tu savu vārdu. Labdien, mani sauc Liene. Mēs abi uzdosim jums mīklu. Viņi vienmēr ir, viņi dažreiz ir citi viens par otru ir lielāki, bet viņi ir vienādi. Viņi ļoti pārdzīvo, kad viņi ir izšķirti. Viņi viens otru mīl un dažreiz arī kaujas. Uzmini, nu. Es drīkst minēt. Jā, Tie ir jā. dvīņi. Mani sauc Dace Šmite, mani mīkla. Viņām ir divas acis, divas kājas. Ja tās acis kustina, tā kājas kustās. Ja tās kājas kustās, tad darbiņš darās. Uzmini, nu, kas tas ir?
Tas robots. Nepareizi. Min A komanda. Tas ir kaut kāds mājā, lietojums mehānisks priekšmets. Bet tas varētu būt ar acīm. Bet tās kājas kustās, ka darbs darbs. Un šeit. Tās nav kājas. Nebūs acis un kājas. Šuj mašīna. Nepareizi. Tā pareizā atbilde būs video. Tās ir šķēres. Nākošo mīklu min atkal A komanda. Labdien, mani sauc Zāne. Es uzdošu mīklu, miniet nu. Visi to kāro vasarā. Lai to dabūtu, citi sēž, citi guļ, citi staigā, citi skrien. Ja viņi to dabū, tad viņi ir priecīgi. Ja viņi to dabū par daudz, tad viņiem prieki nenāk. Kas tas ir? Uzmini nu. Tas ir saules iedegums, ne? Kaitīgi jau esmu. Kaitīgi, tagad jau radiācija saulē. Pareizi. Min pēdējo mīklu B komanda. Čau, es esmu Atis. Uzminiet manu mīklu. Viņš visur ir un viņš visu grauž. Viņu darbus var redzēt tikur šķūņos un vecās mājās. Mantu pamestās mantās. Kā tā bija? Viņu pašu nevar redzēt, viņš ir visur. Uzmini, nu? Nu, es nezinu, tas ir laiks. Pareizi. Jā, tieši tā. Firma Nino sagādājas jebkuras importa pārtikas preces. Zvaniet! Vispirms ziedi no firmas Nino dāmām. Lūdzu. Paldies, Dāvīd, paldies. Lūdzu. Un tā rezultāts 17-13 ir uzvarējusi A komanda. Jā! Dāmām. Sauciet dāmām pēc veikalā arī. Lūdzu man kungiem cepums. Kungi, cepumus pērkiet veikalā arī. Lūdzu man personīgā.
kaut ko. Arī sev dāvanas pērciet veikalā arī. Dāma saņem balvu. Arī kungiem būs saldumi. Bet tas jau nav viss. Uzvarēt